Labrīt, ir pirmdienas rīts, esmu uzkraus to ekskavātoru. Viņš tāpat no viena Rīgas stūra uz otru Rīgas stūri. Tad es viņu nokrāmēju un tādu uz skrundu, cik es sapratu, tukšā pēc kaut kāda mazāka ekskavātoriņa. Tā kā šodien ekskavātoriņas pavizināsim. Tā. Tik ātri nokrāvu, ka pat neko nepaspēju uzfilmēt, neko 4 ķēdes norāvu, lejupas trapas norāvu. Tā kā viss kārtībā, maucam tālāk. Nu ko? Es esmu arī policistu kungs man apstādināja. Bet, Džeks jau saprata, jā, kad, viņš bija noturējis vienu smagu un tas stāvēja tieši priekšā zīmē. Un, es maudzu, bet zīme nav, šis izskrienas stāv. Es to zīmi pamatu, tā kā es jau garām tev esmu pabraucis, ka smago. Es tieši skatījos, ko viņi to smago ir noturējuši, tur zīmi izrādās. Es no galas tās zīmes arī nezinu Rīgā pa lielu. Labi, Daugavgrīvas ielā tā zīme ir uz laiku, no 7 līdz 10 arī braukt, tagad ir 9. Nu jā, tagad. Jā, kā ir tās izmaiņas Rīgā, nezinu, kam no tā ir kāds labums bijis, lai jau būtu, kas man pa daļu, Bet, jā, tagad visi policisti uzmanīgi skatās. Man žēl pabrauc tikko smagais garām, smagais pēc smagā te brauc. Es uzkrausu savu nākamo mazo traktorīti, šitas jāvedas pārbūvu, purvā grib nost ar šitām mazajām ķēdītēm. Tā kā, jā, baigi foršie cilvēki satrāpījās, atbrauc 15 minūtēs uzdzina pieķēdē. Tā kā forši patīkam aizbraukt pie foršiem cilvēkiem, tā kā, ja kāds šito skatās, paldies jums. Esmu tukšs, atbrauc uz nākamo vietu. Jāsavāc 13 tonīgs auto iekrāvējs un šovakar vēl uz Jēkabpili. Tā kā garā pirmdiena mani sanākusi. Neko, kaitāji. Mazu lielais kariņš ir uzdzīts, 13 tonnas. Varam sākt kustēties. Tā, laikam šitan te. Čau, esmu atbraucis Kārsavas šitajā te maksas parkingā, vai kā to tīra parkings, vai kā viņš pareizi skaitās. Rīt no rīta jākrauj sējmašīna un tā tālāk uz Lietuvu tiks vēsta. Tā kā jāpēd vakariņas, te var aiziet nomazgāties pat dušā un tad jau jāiet gulēt. Tā kā tā, davai, turās. Otrdienā ir otrdienas rīts, sakrāvāmies tikko un sākam kustību uz Lietuvu. Tā kā jā, būs tāds labs pārbrauciens no Latgales uz Lietuvu un tad jau skatīsies, vai tukšu atpakaļ vai kā. Uzkraus ēmašīna, 4 metru plata. Smagums viņai vispār tur nekāds, tas 3 tonnas labi. Tā kā vispār viegliņš. Tā kā jā, mīzojam.
Braucam Lietuvā. Tā kā vedam sējmašīnu fermerim, kāds tur brīnums, ka dabū pa Grāns ceļu pakritīties. Sējmašīnu izkrāmējām 17 vai 18 minūtēs un braucam tālāk atpakaļ. Nākamā man ir hēders, pēc kombaiņa hēderi jābrauc un tas ir uz Jelgavu. Tā kā močujam. Izrādās Mēmeles upes kalpo kā robežu punkts. Būs jāpasūdzās priekšniecībai, šoferīts galīgi atpakaļ vairs neskrien. Paskaties, bļaļ! Pitele, bļaļ! Nu čo, esam Jelgavā, esam forši atbraukuši. Pulkstens ir 20 pār 4, Džeki līdz 5 strādā. Protams, ka viņi bija sajūsmā, kas ieradās. Bet labi, es biju pazvanījis, es biju pabrīdinājis, ka es būšu. Tā kā boļimaņi ir ok. Un reku mans štrundiņas, kas šovakar jāuzkrāmē. Un brauks uz cēsīm. Jau, ka reka ir kombains, ko rītā kāds no maniem kolēģiem vedīs, cik es sapratu. Tā kā tā. Hēders veiksmīgi nokrauts. Saimnieks priecīgs. Vedu viņu projām, atliek piestāvēt pusstundas pauzīti, un tad jau varēsim braukt laikam uz aizkrauklas pusi šovakar vēl. Līdz pašai aizkrauklē laikam gan netiksim, bet vismaz uz to pusi. Nu, labrīt. Ir trešdienas rīts. Esmu aizkrauklē, pie aizkrauklas, ka netālu karjerā. Un traileri jau esmu izvilcis. Bet ir viens bet. Izrādās šitas operators, viņš vēl ir Rīgā. Tā kā dabūs bišķi pagaidīt. Mana mašīna kaut kur ir tur, aizies apstīties to savu grauzēju. Esmu atnācis pie savu grauzēju.
Ģērku uzpildījām. Gandrīz 400 litrus. Šitas jau labi ņemā. Brauca cauri Aucei. Reku sveiciens Armandam no Zībis. Kādreiz ten ar būvmateriālus izrunāja. Nezinu, vai skaties vai ne. Sveicieni. Nu tā, esam atbraukuši līdz Vītiņiem, kas ir Aucei. Aucei izbraucam cauri Vītiņu, uzreiz sākās. Un man līdz robežai kaut kā 3 kilometri pa šo robežu punktu man ir jāiet cauri, jo Lietuvas atļauja būs no turienes. Daudz nav jābrauc, kaut kā 20-30 kilometri pa Lietuvu jānobrauc. Un tad arī būs izkraušanās šitam te monstram. Un pēc tam tālāk, cik es sapratu, to es izkrāju un pēc plāna tālāk močīju uz Viļņu, pakaļ Taņas grauzēm, ko jau citos videokos esmu jau izrunājis ne pirmo reizi. Tā kā jā, pa šo kravu šis laikam ir, šī krava izraisīja rekordlielu lamu vārdu skaitu pie uzkraušanās. Tā kā līdz šim jā, tā kā gāja jautri, bet nu, uzkraus es, aizvedz būšu, tā kā beigās jau viss ir ok. Tā kā tā, nu, gaidām ziņu no dispečeres. Atsūtīs, kad ir zaļā gaisma, ka būs dabūt Lietuvas atļauja. Pagaidām lietuvieši kaut ko nezinu, kāpēc bremzē un negrib dot. Nu, kamēr papīri sakārto, blablabla, tas nekas, ka tur 20 km sanāk pabraukt pa Lietuvu, bet, nu, papīriem visiem jābūt kārtībā, lai nesanāk kaut kādu šmuci. Tā kā, jā. Nu, brauks un skatīsies. Davai, turās. Nu, gaida brīnumu, atvērsies šlagbāms, un tad jau savu mazo, varēs vaļā. Reku man ceļa rādītājs. Pilots. Esam veiksmīgi izkrāvies, braucam tālāk. Labs vakars, pulkstenis 10:30 vakarā un esmu ieradies Taņu izgāstuvē. Un reku mans klients laikam. Ups, ne tā. Labrīt. Ir ceturtdienas rīts, tikko piecēlāmies uz Paņveža apvedceļus šitā te parkingā. No rīta pieceļos, pastos spogulī transportnieku būs stāv, bet nu neko negaida, neprasīja man neko. Tā kā iedarbināja mašīnu, nosēdēja 2 minūtes no rīta uz āmurīšiem un mauc tālāk. Nu tā, esam uzkrājušies. Rītos paņēma kombainu mani hēderis. Sveiciens džekiem. Uzkrāvāt, nu, godīgi sakot, vienu no ātrākajiem, kāda man ir bijusi uzkraušanās. Tā kā cepuru nost jums sveiciens vēlreiz, zinu, ka skatāties. Tā kā, jā, paldies jums. Davai, turās.
Pa bedrēm bišķi dabujām pakratīties, drošības labad apstājāmies, pārvilkām ķēdes un tūlīt kursēsim tālāk. Rallī līkumā. Ejam kombainu hēderi. Malcam cauri aucei. Nākam, paveicās, atkal neviena nav. Man jau veči stāst, tevi YouTube redzam. Tu tur safilmēji. Izdevīgākais mazumtirdzniecības tīkls Latvijā. Nu čo, piekdiena ir piekdienas diena, nedēļas noslēgums. No rīta izkrāmē hēderi, kā jau redzējāt gaņā. Tā kā, jā, atbrauc samainīt slinkiem tiltam riepas. Bija jāmaina un mēģināšu šodien skati visticamāk iziet, pa cik ir tāda brīvāka diena, pagaidām darbu nekāda nav. Ja nu kaut kas uzradīsies, te jau skries darbos un plānos to skatu kaut kad čučut vēlāk, nu, centīsies iziet kaut kā tā. Ir piekdienas vakars, bija sapulcīt, izrunājām svarīgos jautājumus, kas bija, un brīvdienas pienākuši, brauc mājās atpūsties, lai gan, ar to atpūt ir tā kā ir. Nu, jā, nemāk mājās vienīgi atpūsties, ko jādara. Čoms pārvācās, būs čomam jāpalīdz pārvākties, tā jau redzēs, ko vēl sadomās par brīvdienām. Davai, turās. Vodkā, jā. Normāli. Nu, labrīt. Ir trešdienas rīts. Jā, pirmdien, otrdien darbu uz traileriem nebija. Sāk domāt, ka varbūt jātaisa nedaudz garāk tie video vai
kā, nu, pa 2 nedēļām vai kaut kā tā, bet beigās, jā, vakar aizvakar palīdzēja Jankam celtniecības darbos, un lai nebūtu mājās jāsēd negarlaikotos. Tur vakar kārtīgi pastrādājām un aizvakar, un beidzot tas kaut kāds neliels darbiņš, vismaz braucam mēs uz Jelgavu, pakaļ metāla konstrukcijām, kuras būs jāved uz Rīgas kaut kādu objektu, gan jau. Ir atnācis beidzot atpakaļ skaistā ziema, ir kārtīgi smuki sapludināts, braukšana arī ir jautra. Tā kā viss kā pienākās, ziema. Davai. Beidzot, esmu forši uzkrāvies. Paldies Džekiem, tiešām prieks, ka jums bija atbraukt. Šodien Koļa kolēģīšu velk uz Tallinu, tāpēc man sanāca atsūtīja Artūru no Quickport laikam, un vismaz busiņtā viņam rakstīts. Bet neko, ir ok, tā kā mizējam Ventspils ostu. Tā kā jā. Dabūju braucienu uz Zviedriju. Pats gan ar tiem Džekiem pasmējos tajā brīdī varēja pasmieties, bet jā, mīnus grādās ar šitām zemējām grīdām ir kā ir braukt. Viņas iesalst un ne tu viņas izvilkt vari, tā kā jā, paveicās, nezinu gan kā sauc šoferi, bet no Otoņa dzirnovnieka ar maņu, kas piebrauc, izpalīdzēja, pieliku ķēdē, neatteica palīdzību. Labi, tur jau tā izpalīdzēšana bija ilga, tur minūte 2, un bija vajag vienkārši to piekapu kaut kur viņu atsiet, lai tā kā bija šrāvienu, viņš atsiet vaļā. Jā, tā kā milzīgs vecīt, paldies, ka apstājies cepuru nost. Es jau parasti cenšos, vismaz, ja es redzu un es varu kaut ko palīdzēt, es cenšos apstāties uz ceļu un palīdzēt. Teiksim tā šoferu brālība vai ko. Tā kā vecīt, ja tu šito skaties, jā, milzīgs paldies tā. Tā ripojam tālāk uz Ventspilu un tālākajā vakarā kuģis. Atkal pa pretējo aizmaucām, pa savējo nesanāk. Esmu veiksmīgi sagaidījis savu kārtu. Laimīgais pēdējais, kas brauks uz kuģīšu. Jātrāp tur iekšā.
Esam nobraukuši Zviedru zemē. Labrīt, piekdienā ir piekdienas rīts, es nobraucu no kuģa un jāgaida piloti, it kā pēc stundas viņi būšot. Visi pārējie džeki, visi tikai moči garām, es sēžu gaidu. Bez pilotiem nekādiem žēl. Tikai jābrauc uz Sjodertālu, pa lielam tepat no 60 km vai 50-60 km, bet pa cik man ir maršruts, tad būs braukt caur Stokholmu, viņš garāks kaut kāds 100 km, beigās sanāks apmēram tas riņķīts, ko man aizbraukt, un kas būs tālāk, to jau nezinu. Zvanīs dispečeram, prasīs, ko daram, un tad jau skatīsies pēc situācijas. Cerams, ka uz brīvdienām neiesprūdīšu tā, ka darba nebūs, un sēdnīt kabīnē to negribētos, bet dzīvos redzēs nav ko tur liek nervus bojāt. Kaut kā tā vai turās. Lukas atbrauc, jāsāk braukt. Ārā mums ideālākie laikapstākļi, sniegputenis griež vaļā ritīgi labi, bet neko, kaut kā jau līdz galam aizbrauks. Visa rinda aiz šķūrēm, aizbrauc šķūri pa priekšu, visu šķūrē nost, visa rinda brauc pakaļ. Man pagaidām pa ledutiņu. Turiet moduļmāju līdz sienu, un šiten pa otru joslu maucam pa Stokholmu, pa 2 joslām. Nu labi, Stokholmu. Braucam iekšā tunelī. Ejam pa 2 joslām, ārā uz 4. bāni. Močajam ar visu rīta satiksmi. Tunelis pie tuneļa, tad visādi pievadi. Gončiks aizgāja. Pretī vesela jūra, sniega tīrītājs. Kas pa korķi? Džek tīri sniegu, neko darīt. Pa šitādu ceļu, šito te moduļu mājiņu mēs ievedām. Bija jautri. Džekal veica pēdējos sagatavošanās darbus, mājiņa pirti. Un es dodos tālāk uz Ljusdālu. Zviedrijas pilsēta 380 km, tā kā bišķi dabūs pabraukt. Tūlīt jau būšu 300 km nobrauc. Vēl kaut kāda 80 palika līdz galamērķim. Man vēl pusstundu ir palikusi no braukšanas laika. Būs jāmet nost mierā parkingā uz pusstundas pauzīt jāuzstājas un tad jau aizbrauks līdz galam. Izstās, ka varēs šovakar vēl pats ceļarullu uzkrāmēt. Tā kā, vēl šovakar vakars nebūs ātrais jāmēģina. Lai nepalikt uz brīvdienām Zviedrijā, būs jāpastrādā, jāiemācās ar ceļarullu braukt. Mizojam.
Nu, tikko atbraucu ārā -18 grādi, pa ceļam bija -20, -21, un esmu pie sava klienta. Reku, šitas te man šodien jāsavāc un jāmēģina uz ostas pusi vēl pabraukt. Tā, warm-upim process. Buldozeriņš ir pielaists, labi, lai viņš tas sildās. Kaut kā tā. Nepatīk jau nevienam augstumā strādāt, bet nu ko darīt? Jāņem nost piekabē gals. Šis saucās plaša profila speciālists laikam. Lielam nav nekas sarežģīts. Tik brauc ar kloķīt regulē ātrumu. Un viss. Galvenais līdz nekur neskrien. Viss laiks vēl priekš. Nu, esmu veiksmīgi uzkrājies, savu pakaļ es nosaldējis un jābrauc atpakaļ uz ostas pusi, uz ostai es netiku. Man kaut kāds 3 stundas vēl ir braukšanas laiks šodien, līdz ostai man ir kaut kāds gandrīz 400 kilometri. Tā kā, nu, atradīšu, ka tagad kaut kādu normālu parkingu izgulēsies. Tā jau rīt atbrauks līdz ostai, tikai kuģis man ir rīt vakarā, +10 vakarā, tā kā man ir atliekiem galiem, tā kā lēnā garā varēs dudināt. Tā kā, nu ko, jābrauc. Apstājāmies, pārbaudījām ķēdes. Jāpabrauc vēl kādu 2 stundiņu. Tikko izdarīja labu darbu, tā fūra, kas aizbrauc poļu kolēģis, tas tur bija iebuksējis, tad tāda rītīgi ledus kluči ir. Es piebraucu, es galvenais skatās, tas tur iebuksējies, vai bez kravas, vai kā, es piebraucu, es saku, problēma? Jā, kurva problēma? Es saku, help, yes. Pieliku ķēdi, pavilku, viss gatavs. Tā kā, jā. Tā kā man palīdzēja, teiksim tā, nezinu, nu, zin kā šoferītim atdeva atpakaļ, teiksim tā, viens palīdz otram, tad arī tev pēc tam laikam palīdzēs, kaut kā tā. Šajā gadījumā es jau savu bonus biju izmantojis, tā kā man arī bija jāpalīdz. Tā kā esam laipni un palīdzam viens otram, tomēr strādājam vienu to pašu darbu. Nu, labrīt. Es arī esmu beidzot pamodies. Tā kā skriet nekur nav prāms, tikai šovakar vakarā man līdz ostai ir palikuši 280 kilometri. Nolējam pagulēt ilgāk. Jāuztais tēju, jāizdzer tēju. Pat ezers jāaiziet līdz ezeram. Nu, jāpienam patīkamais un liederīgums, kaut kā tā. Var redzēt, kā piekabītai gaiss skačājās iekšā uz piekabas tiltiem. Tūlīt sakačosim gaisu un tad jau arī varēsim braukt.
Reku Polārais Express no Jimmy Rozenquist transporta. Stokholma sestdienā. Esam zem Stokholmas. Cenšamies tikt uz Nīnashamnu uz ostu. Kaut kā tā. Sestdienas korķīs laikam visi brauc iepirkties. Un pēkšņi pats no sevis vienkārši viss aizbrauc. Ne avārija, nekā. Viss aiziet. Esam veiksmīgi atbraukuši līdz ostai. Izstāst, ka kuģīts jau stāv, jau gaida. Gaida vakar, ka varēs braukt. Kaut kādi džeki jau iekšā ir sabraukuši. Sēt jāformē biļete. Biļetīts dabūju. Jābrauc iekšā. Mans ceļa rulls joprojām viss smuki stāv uz piekabs. Forši. Nu ko, sauc uz prāmi jābrauc iekšā. Tikko iebrauc. Vismaz normāli no mašīnas tiek ārā. Iebraucam Rīgā un no Sala tilta braucot nost korķīts. Kāpēc? Tāpēc, kad rīta alko pārbauda. Bet, un tā kā es alkoholu nelietoju, tad man vispār nav ko uztraukties. Savu mūžā vispār kaut 2 reizes labjās iepūts trubiņā. Šodien laikam būs 3. reize. Tā kā, jā, no kolas jau tāpat neko neuzrādīs, tā kā viss pamierīgu. Bļāviens, es pat logu atvēru, jau durvis gatavas atvērt, varēs trubiņā iepūst. Šeit tev, šie pastās uz mani ģīmi, galīgi pēc alkaša neizstās brauc tālāk. Un es tā cerēju, bet labi. Tur jau neko citu neuzrādīja pa 0 promilēm, tā kā, jā, braucam uz bāzi. Nu ko, mans Zviedrijas reiss ir noslēdzies, ir svētdienas rīts, gandrīz bišķi pirms 10. Un jāmet miers, jābrauc mājās, jāatpūšās, 24 stundu pauzi jāsareiķina, lai sanāk, un te jau pirmdien varēs vest to mazo ceļu rullīti izkrāmēt, un cik es no dispečera sapratu, kaut kādu darbu laikam arī būšu, tā kā, tad jau nav tik slikti, tad jau viss pa lielam ir štokos. Tā kā, paldies, ka noskatījies video, davai, turās, čau!